Kuzmicovs. Par grozījumu Priekšmalas pamatskolas nolikumā. Sakarā ar to, ka ministra kabineta noteikumi nosaka, ka izglītījumam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu, un pusdienas organizēja agrāk kā 11, un tam paredz vismaz 30 minūšu starpbrīdi. Ir nepieciešams veikt grozījumus, lai nodrošinātu to starpbrīdi 30 minūtes. Un tāpēc veikt grozījumus Priekšmalas pamatskolas nolikuma 46. punktā un izteikt to sekojušu redakciju. Stundu sākums skola 8:45. Tā, ir jautājumi? Nav Priekšmalas nolikuma varas, bet veicu redakciju, jā. Kas? Nokopēt pēc tam, jā, Priekšmalas pamatskolas nolikuma. Iepriekšo redakciju? Iepriekš, jā. Un vēl viens jautājums, jā. Tas jautājums bija izskatīts 24. janvārī. Mēs, cik es no protokola sapratu, Streikas kundze lūdzu izņemt to jautājumu, lai viņi būtu sagatavots. Kas būtiski mainīts, ja Priekšmalas pamatskolas nolikuma no tā sagatavota janvārī? Es ceru, kāds pats ir bija? Nē, kaut ko laboju. Bija iebildumi, un tāpēc es teicu izņemt. Kas labots ir? Tas jau izskatīts janvārī mēnesī, ja tas viss ir izmaiņas, ja Es sapratu, ka laboti bija tie starpbrīžu laiki. Ja? Nē, man tikai tas par stundu sakumu un visu. Nu jā, tad tas tika mainīts. Pārējais nekas netika mainīts. Un janvārī tas nebija. Tas jautājums jau otru reizi izskatīts. Ja vienu reizi viņš bija janvārī ar to pašu redakciju un pašlaik atkal februārī. Pēc priekšsēdētājas lūguma tas bija nolikums atlīdzīja sociālajā komiteja izskatīšana. Bet kāpēc Priekšmalas? Es tagad, man jāpacēl materiāli, ja? Ja bija iebildumi, tā tad droši vien es atliku. Un es nevaru, tad man jāpaskatās. Video šito ierakstu, audio ierakstu jāpaskatās. Viss. Nu šeit taču nolikumi, skolas nolikumi. Noteikti bija iebildumi, tāpēc es lūdzu viņu atlikt. Kāds bija iebildumi? Tur laikam atlika ar visiem nolikumiem kopā. Ar vidusskolas atbalstu. Nākošais jautājums, tātad varam balsot, kas par to lūdzu balsojumu. Pār, pret, atturas nav, lēmums pieņems. Nākošais jautājums ir par grozījumiem Rīgas un visas Latvijas metropolita Kundrešova Grāvena pamatskolas nolikumā. Šo nolikumu intergatavoja, ja? Skatīju, jā, bet te nav grozījumi, viņiem ir jauns nolikums. Sakarāk to, ka mainās vairāk kā 50% nolikumu. Tātad lūdzu labojiet ne grozījumus, bet apstiprināt jaunu nolikumu. jauns nolikums, ja? Palabojiet lūdzu. Jā. Lūdzu, paskaidrot. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 21. panta 1. punktu doma apstiprina iestāžu nolikumu. Tā, skatīt, jā, viņi bija. Nolikums atbilst normām un prasībām. Ir jautājumi? Man bija jautājums. Tas jautājums bija atlikts janvārī vēlreiz. Kas būtiski izmainīts? Viņš bija sagatavots uz balsošanu 24. janvārī. Viņš bija atlikts, tāpēc, ka ir kaut kādas problēmas. Kur tās problēmas? Janvārī es neskatīšu nolikumu, man atsūtīju šo te redakciju, kura man ir atsūtīta, tāpēc salīdzināt kaut ko es diemžēl nevarēšu. Tur gramatiskas kļūdas ļoti daudzas bija. Bija gramatiskas kļūdas, to es arī atzītu. Vēl jautājumi? Varam balsot? Kas par to lūdzu balsojam? Par nolikumu pār, pret, atturas Kremāna. Tā, tālāk nākošais jautājums par atmodas noda pirmskolas izglītības iestādes nolikumu. Ginta? Jā, es skatīju nolikumu. Tad arī nolikums izstrādā pirmo jaunu. Tas bija ļoti kļūdains. Ja, tas vecais bija ļoti kļūdains un bija jāmaina gan arī vairāk pozīcijas un vairāk par 50%.
Jā, un uz skolām arī jaunas prasības ir attiecībā uz padomēm, attiecībā uz e-klasēm un tam līdzīgi. Ir kādi jautājumi? Varam balsot? Kas par šo nolikumu? Balsojam par, pret, atturas Grimona-kungs. Tā, nākošais jautājums ir par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Marija Lazdāni. Pie šī jautājuma, laikam, komitejām bija jautājums. Jā, jums bija jautājums, un tad mēs arī laikam lūdzām Marijai palabot, jā? Nē, tas nebija par labošanu, vienkārši informācija, cik mēs samaksājam citām pašvaldībām, cik mums samaksājam. Marijai, tūlīt varēsiet vēl palabot. Nē, man neinteresē, pēc citas. Ja kalkulācija? Lūdzu, Marija, tavs jautājums. Ir jautājumi par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām un izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Lūdzu. Marija, varbūt tad jautājums. Cik mēs samaksājam savstarpējus un cik mums samaksā? Jā, pagājušajā gadā tātad mēs samaksājām savstarpējos norēķinos 54 000 eiro un mums samaksāja 68 000 eiro. Tas ir pārvērsts. Mēs šajā Jā, ir 57 bērni, kuri mācās no citiem novadiem mūsu skolās. Pārsvarā jau vidusskolā 39, tā skaitā 33 ir Griebiņu novada, tepat Rušonas, tad vēl bērnu dārzā, tad 9 bērni un Priežmalas pamatskolā 9. Ļoti labs. Varēja būt vēl labs. Gribās vēl labs. Varam balsot? Man bija priekšlikums finanšu komiteja izvērtēt, kur ir plusi minusi, ne tikai ieņemumus izdevumus, bet arī pa pozīcijām salīdzināt ar 13. gadu. Nu, es apsveicu vidusskola drusku vairāk. Šogad būs naudiņas, ja nesaprotu, kāpēc Graveram mēs nevaram. Viņam bija pagājuši gadu 83, 82, vai tur 0 ir pozīcija, ir zāles kaut kādas, ir 0 pozīcija, mixte inventārs, vai mēs nevaram to iekļaut iekšā, lai nebūtu tik sapīgi, ka atkal mazāk, jā. Es nesaprotu. Un Priežmalē arī mazāk uz 1 eiro, jā, un Škeltu vēl vairāk, jā. Un mazāk dara bērnības. Mēs finanšu komiteju runājam, ja likums atļauj vai kaut kā izgudrot, kā mēs to varam izdarīt. Bet tas jāņem no pagājušā gada faktiskās izpildes par struktūru vienībām. Un mums viņa tāda ir apstiprināta. Nu, faktiski no Grāveru pamatskolas mums nav skolēnu no citiem novadiem. Un Škeltavas pamatskolē nav skolēnu no citiem novadiem, bet mums ir apstiprināts jau pagājušā gada budžets no tām struktūru vienībām tās izmaksas arī ņēmām no skolas. Tur arī, piemēram, degviela šogad nedrīkst būt iekļautā. Citos gados varēja būt iekļautā, jo citos gados bija tā, ka ņēma plānu tekošā gada, bet šogad ar 1. janvāri jāņem iepriekšējā gada fakts un degviela jāņem ārā un visas izmaksas, kas ir ar automašīnu uzturēšanu. Un automašīnu uzturēšanu mums skolās nav, bet degviela bija jāņem ārā tur tā tajos ministru kabineta noteikumos. Tā, vēl ir jautājumi? Varam balsot? Kas par to? Lūdzu balsot par, pret, atturas, nav. Nākošais